pasaku, tad jūsu gars runā patiesību. El Moria, miera orakuls. Fantāziju avatārs un vispasaules miera sardzē aicina. Viduszemes noslēpums. Aicinājums uz viduszemi. Man gadies piedzimt viduszemē. Man palaimējas ceļot šai brīnišķīgā valstī. Man paveicās no jauna iepazīties ar legendu un saņemt aicinājumu visiem, kas mīl pasaku. Aicinājums uz viduszemi. Senos laikos, kad vēsturē vēl nebija uzrakstīta, nebija uz mūsu planētas vairāk apdzīvotas vietas nekā viduszeme. Tā bija daudzu senu tautu dzimtenē, kur pastāvēja varenas valstis. Šeit atverās pasaules krustojums, visu ceļotāju, visu dimensiju tikšanās vietā. Elfi, eņģeļi, zvaigžņu brūninieki, citi varoni. Ļaudis brīvi komunicēja ar visiem, bet planēta mainās arī cilvēks. Vētrainas stihijas un ledus laikmetī spēcīgi pārveidoja zemes skatu. Aizmirsās pirmotnēji laiki, bet ļaudis, aizrauti ar tehnisko civilizāciju, attālinājās no dabas un, zaudējot dzīves saskarsmes garu, pazaudēja atslēgu, kas atver noslēpumu. Pasaka, aizmirstā, neizzinātā, kas sirds saglabās tavas atmiņas, bet es vienmēr ticēju pasakai, šai brīnišķīgai dabas parādībai, kas atmodina fantāzijas. Un man vienmēr gribies atrast šo brīnumzemi šeit, mūsdienīgā pasaulē. Es meklēju pasaku, es atradu viduszemi. Ir daudz brīnumainu vietu pasaulē, kas glabā vēstures daļiņas, bet ir zeme, kur saglabājas vārds. Iespējams, šeit bija izsenas pasaules centrs. Varbūt šeit dzima legendāra kultūra, bet šodien Eiropas austrumos, Baltijas jūras krastā, viduszeme turpina savu sardzi. Ilgu laiku šīs vārds nemanot skanēja kā vidzemē, bet pienāca laiks visai pasaulei uzzināt mūsdienīgu viduszemi. Vidzemē šī teritorija oficiāli eksistē Latvijas Republikas robežas. Pazaudēta atslēga, kas atver noslēpumu, ir tīras sirds noskaņojums. Es saglabāju dažas fantāzijas, kas ir izdzirdētas viduszemē, kuras palīdz tādam noskaņojumam, un pieņemu jums aicinājumu. Pasauļu krustojums gaida jaunus meklētājus, kas grib apiekt pasakainas dabas mīklas, un pasakās glabātāji aicina visus zemes draugus atnākt un atrast pašiem savu fantāziju. Fantāziju avatārs un vispasaules miera sardze aicina jūs.